tauta bija Izraēla tauta. Un Izraēla tauta bija savā ziņā ļoti īpaša tauta ar to, ka Dievs pats darbojās caur Izraēla tautu. Dievs nāca pie kāda vīra Mezopotāmijas zemē, pie Ābrahāma, un viņš teica: Ābraham, es vēlos, lai ka tu atstāji savu zemi, atstāji savu tautu, atstāji savu tēvu Dievs un nāc un seko man. Un es tevi darīšu par lielu tautu. Es svētīšu tevi un es svētīšu tos, kas tevi svētī, un es nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Kristus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus. Šis ir miljonus eiro vērtais jautājums. Kur tu būsi, kad tu nomirsi? Kur tu būsi pēc nāves? Jēzus teica tā, ka ko tas dos cilvēkam, ja tas iemantos visu pasauli, bet pazaudēs savu dvēseli? Nav nekā svarīgāka mums šajā pasaulē, kā tas, kur mēs pavadīsim mūžību. Jēzus teica: esmu nācis, lai meklētu un glābtu pazudušos. Viņš teica, ka katrs, kas piesauks viņa vārdu un liks uzticību uz viņu, tiks glābts. Tas ir mans novēlējums jums šodien, ka jūs sauktu uz viņu, kad jūs piesaukt viņa vārdu un tiktu glābti. Mēs vēl turpināsim dziedāt dziesmas, un kamēr mēs dziedam, es vēlos, ka jūs pārdomājat to. Es vēlos, ka jūs pārdomājat par to, kur rakstīja pravietis Jesaja, kurš nāktu un kurš nestu mūsu grēkus un mūsu pārkāpumus. Piesauc viņu šodien, un viņš piedos tavus grēkus, un viņš izglābs tevi, un tavs vārds būs rakstīts dzīvības grāmatām.